Par sanitāristu kļuvu tādā nejaušā veidā, strādāju par celtniecībā. Celtniecība pajuka un sākās tādi juku laiki. Un ieskatījos vienā žurnālā un tur bija meklēt sanitāru 7. neiroloģijas nodaļā. Tad es aizskrēju tani pašā dienā uz turieni. Man bija pārunas un man tani pašā dienā jau pieņēma. Es jau ar nākšo dienu jau sāku strādāt tani slimnīcā. Un man ļoti iepatikās, un tur es nostrādāju 6 gadus. Un tad man kaut kā tas viss aizgāja tādā rutīnā. Un tad es pārnācu uz uzņemšanas nodaļu. Mēs vedam uz izmeklējumiem, apkopjām, runājamies ar viņiem, dodam ūdeni pazerties. Un tāpat līdz pašai palātai un arī līdz mājā, ka viņi tiek izrakstīts. Man šausmīgi patīk dinamika, viss tas ātrums, viss, kas te notiek, viss tā kustība, viss tā ārstēšana, palīdzēt cilvēkiem. Sevišķi manā, kur es strādāju reanimācijas zālē, mums tā reanimācijas visi tie pasākumi, un ka tev viss izdodas, un tad visiem ir tādas gandarījuma sajūta. Es mīlu šo slimnīcu. Man šeit patīk, šeit ir labi kolēģi un laba komanda mums. Ar visu vadību priekšgalā.